Labdien, labrīt, labvakar. Mans vārds ir Meltiena Šrauba. Un es šodien runāšu no pozīcijas sistēmisko sakārtojumu vadītāju par, kā jau nosaukumā rakstīts, par emocionālo vardarbību. Un tie, kas mani zina, ka es runāju gari plaši piemēros, un arī šī saruna, domājams, būs gara līdz stundai. Man gan sāp kakls, bet redzēsim, jo man arī somātika strādā pie traumām un pie traumatiskām situācijām, kuras es saskatu kaut kur citur. Un tas gan ir ļoti populāri tagad, bet par to maz runā, tāpat kā maz runā par emocionālo vardarbību un par vardarbību kā tādu. Un gribas sākt no tāluma, no attāluma un parunāt par to, kas tad vispār ir emocionālā trauma. Un vai mēs viņu vispār atšķiram un saprotam, ka mēs, vai jūs zinat, kas ir Hartmana trīsstūris? Hartmana trīsstūris, jā. Kur ir upuris, glābējs un varmāka. Un arī man pirms es šo pētīju, un mums skolā, sistēmisko sakārtojumu mācību skolā mums stāstīja par šo, es arī domāju, ka, ja mēs ieņemam dzīvē vienu lomu, tad mēs tajā vienā lomā arī dzīvojam. Tā nav. Mēs šīs lomas, šīs upura, glābēja, varmākas lomu visu laiku mainam. Un tikai apzinoties šīs lomas un izpētot un ieejot savās lomu situācijās, un pats galvenais, jā, tas ir klasiski, jā, kad es runāju, tad es arī runā. Vai nu kaķi sāk reaģēt, vai nu suņi runā, tā manos ēteros ir klasika, tāpēc, tad, kad es braucu ceturtdienās mājās no savām sistēmisko sakārtojumu grupām, es runāju mašīnā, jo tur točnā suņi nebūs. Un tas arī man izsit no līdzsvara, un šī te apkārtnes kustība vienmēr ir kā aizsardzības reakcija kaut kādām traumām, par kurām cilvēks ir gatavs runāt. Šai gadījumā es esmu gatava runāt par šo emocionālo vardarbību un par to, kāpēc tieši tagad, jo es nedzīvoju šobrīd emocionāli vardarbīgās attiecībās. Skatos, ka mans galvenais pat pišķiks arī ir klāt. Paldies Dievam, jā, ka šobrīd manā ģimenē un manā dzimtā šodien uz šo situāciju šī te Hartmana trīsstūra pozīcijas es viņus nemanu. Bet kāpēc tieši es par to runāju un runāšu un ņemot palīgā ChatGPT un prasot šīs te psiholoģiski vispārrunātās patiesības, ko psiholoģija sen ir ierakstījusi grāmatā, es saprotu, ka tajās frāzēs es nerunāšu, bet tā mana labākā forma, kā es to varu izstāstīt, ir caur saviem personīgajiem piemēriem. Un es esmu 70. 80. gadu bērns, dzimusi normālā, parasta. Čebi, tu izturies vardarbīgi pret kaķi. Jā. Tātad es esmu dzimusi normālā parastā ģimenē, tajos laikos, kuros slānīt bija normāli, un lielākoties mēs uz to esam izauguši, ka tāds daktars Bērziņš, tas bija normāli. Un tajos laikos patiešām tas bija normāli, jo tur bija izdzīvošana, tur bija maz jūtu, daudz instinktu, un uz instinktiem mēs esam izdzīvojuši. Tā tas bija. Bet šodien, šeit un tagad, kad ir
tik daudz iespēju. Principā ir visam iespējas. Visas iespējas ir atvērtas. Nav nekā neiespējama šajā pasaulē. Un tas, kas ir ļoti, ļoti man patīk šeit būt, kad ir iespēja izvēlēties. Iespēja izvēlēties, kā gribu es, ko gribu es, kā tas ir saskaņā ar to vidu, kurā es esmu, un pašā pamatā caur mīlestības prizmu. Caur absolūtas mīlestības prizmu. Un ja mēs 80. gadu bērni, ja precīzāk sakot, es runāšu par sevi, mēs uzaugām, ka mīlestība tā ir atkarīga, ka mīlestība ir jāpieprasa, ka mīlestība ir tad, ja ir paēdis un apģērbts, ja mīlestība ir tad, ja tevi sit, tad mīl, vai ne šis te krievu teiciens, un uz šādu mīlestības pamatu mēs uzaugām. Lielāko tiesu bērni, kas ir šajā, tad mani vienaudži, un es varu teikt uz tā pamata, jo strādājot sistēmisko sakārtojumu praksēs un grupās, es to vienkārši dzirdu no saviem klientiem. Tā, tu vardarbīgi attiecies pret šito kaķi. Viņš vienkārši ir, jūs jau vairāk kārt esat redzējuši, viņš ir sistēmiskais kaķis, viņš ir. No visiem 6, tagad man ir 6 kaķi, tikai daži ir tādi sistēmiskie kaķi, jo tad, kad es kaut kādus sistēmiskos vai kaut kādus dvēseles procesus un runas veicu, tad šitas visnotaļ gados cienījamais runcis pēkšņi paliek aktīvs. Lūk, jā, par tiem pašiem dzīvniekiem tāda dzīvnieku mīlestība, kāda ir šobrīd, tāda manā bērnībā, vismaz es tādu savā dzīvē neievēroju un neredzēju, kad un šī te kultūra ar dzīvniekiem un dzīvnieku mīlestību, tas nebija. Turklāt šobrīd pie šodienas iespējām, pie šodienas informācijas un informatīvo klāstu ir tiešām žēl, ka mēs to neizmantojam savā labā un nespējam pilnvērtīgi to visu pielietot. Tātad, kā jau teicu, man ir visvieglāk runāt uz savu piemēru, lai kā es lasot šos te psiholoģiskos pētījumus un vispārinātās frāzes, kas ir visiem zināmas par upuriem, varmākām un agresoriem. To es, protams, neatkārtošu, tas viss ir pieejams un zināms. Ja šī tēma par emocionālo vardarbību, nerunājot jau par emocionālo ne tikai, tad nerunāt par vardarbību, kura ir jau fiziskā vardarbība, tas jau ir, ja mūsdienās tā vēl ir, man ir ļoti žēl. Un es ar tādu vidi, kur ir emocionālā vardarbība, vistiešākā veidā nebiju saskārusies ļoti ilgi, precīzāk sakot 20 plus gadus, jūs neapzināti, un šeit es saku neapzināti, sevi visvisādi biju vilkusi no tā ārā, neko nezinot par tādu iekšējā bērnu dziedināšanu, jo tā ir iekšējā bērnu dziedināšana, atļaut izturēties pret sevi emocionāli vardarbīgi, tā ir traumēta iekšējā bērna daļa. Tas kādās tēzēs un kādos vārdos es varu runāt, tas ir caur dzimtas sistēmas likumdošana. Jā, arī sistēmai un dzimtas sistēmai ir savi likumi, un kas bieži vien absolūti liekas neloģiski pret attiecībā uz loģisko prātu. Un to visu zinot, pārzinot un mācoties un pētot, un vēlreiz manā gadījumā caur savu piemēru, jo tikai caur savu piemēru es varu izstāstīt, kā ir man, un ar šo savu piemēru
Es absolūti neuzlaboju attiecības savā ģimenē, bet, diemžēl vai par laimi, nu pat jau strādājot daudz dažādās metodēs caur savām traumām, un kā jūs, ja jūs arī nezināt, atkārtošos, ka mana patstāvīgā pirmā profesija, kuru es, protams, vēl joprojām piedāvāju un daru, ir dvēseles ceļojumi un kā pavadonis uz iepriekšējām dzīvēm, kur daudz dažādas likumsakarības, kas notika manā dzīvē līdz, jo mans atmodas ceļš sākās apmēram 36 gados, kad es sāku skatīties pasaulē un domāt un sajust un saprast, ka tā kā es dzīvoju nav labi, nav forši man. Un kas nesakrīt ar apkārtējo vidi. Un jā, un ejot savu dvēseles ceļu un izpētot un caur saviem skolotājiem un savām praksēm, es zinu, ka es esmu tas tā dzimtas baltā vārna, ar ko es, protams, nelapojos, bet, diemžēl, tā ir, kad es izkrītu no tās kopējās vides par to, kā būtu jābūt un kā visi dzīvo un tā. Tāpēc arī ar lielu godu nesu šo savu spēju un māku caur saviem piemēriem stāstīt un cerams iedrošināt jūs, ja ne darīt, tad vismaz pajust un padomāt un atrast tos savus meistarus, savus skolotājus, pie kā iet un runāt, ja arī jūs sevī no tā stāsta, ko es stāstu par sevi, ne tikai šodien, bet vispār. Ja jūs ieiesiet kādos manos sociālos tīklos, kur ir manas kaut kādas tiešraides vai raksti, es jau nestāstu par citiem cilvēkiem, es stāstu par sevi. Un mēs katrs tā darām. Un mēs katrs tā arī sakot, tas viņš tur, tas viss ir par mums pašiem. Ir tik daudz dažādas teorijas par to, kad ir spoguļi un ka augšā tā apakšā un vispārējais. Tam visam tā viss ir taisnība. Tā tas ir. Un tātad par emocionālo vardarbību. Kā jūs teicu, mēs 80. gadu bērni, mēs uzaugam tādā vidē. Tā nav ne attaisnojoša, tā nav ne vainojoša, nekāda citādi raksturoša, tā vienkārši ir. Un tas ir dvēseles ceļš. Tas ir vistīrākais dvēseles ceļš, kuru man dvēsele ir izvēlējusies, jo, ja pēc visa tā piedzīvotā, ko es esmu tā kā piedzīvojis un kur cilvēku mēdz salūst, tad mana tā iekšējā kustība ir izpētīt, sajust, saprast, kas tas ir, iet pie dažādiem meistariem, ja es pati netieku galā, un pats galvenais - dziedināt tās savas traumas. Un jāsaka, ka viena no tādām platformām, kuras sev dziedinu, arī ir daloties ar jums, jo man ir svarīgi pastāstīt par sevi, iedrošināt jūs arī rīkoties. Tad vienu ierakstu augstāk es esmu ielikusi rakstu, kur vienkārši Googlē, bet YouTube'ā meklējot, es uzgāju šo video, kur no Krīžu centra Skalbe savas jomas speciālists stāsta teoriju par to, tāpēc teorijas līmenī, es neko daudz nepastāstīšu. To jūs visu, ja jums šī tēma ir aktuāla, to jūs visu varat gan izlasīt, gan noklausīties, tur ļoti, ļoti stāsta. Un kāpēc šobrīd es to stāstu? Tāpēc, ka mūsu ķermenis ir mūsu instruments. Šis teiciens nav tāpat vien, un viņš nav dažādos tā kā cilvēku teikumos, un arī šorīt es kaut kur pamanīju šo teikumu, ka mūsu ķermenis ir mūsu instruments, un viņš par mums pastāstu visu. Tikai vai mēs, protams, tajā ieklausīties. Arī strādājot sistēmisko sakārtojumu praksēs,
Tas mans fokus kā vadītājai, kā lauka turētājai ir šīs ķermeniskās kustības, un arī sasalums un nekustība ir kustība. Arī tad, ja mēs anestēzim, tā kā ir tāda tā kā anestēzējoša sajūta, vai ne, kad sunīte var, jā, manam mazam sunim arī ir bijusi emocionālā vardarbība, jo viņš ir patvērsums suns un patvērsmē nenonāk veselīgi, laimīgi suņi, ko es redzu otrajā savā sunī mani. Jā, un šis arī ir atnācis no tālienes, apmēram mēs tā domājam, ka no kurienes viņš ir atnācis līdz mums, un kas arī ir dzīvnieku trauma. Jā, man tā iesildošā saruna šobrīd ir gara, pirms es sāku stāstīt par sevi un kāpēc man šī tēma vispār iztriggerēja, jo, kā jau es tikko minēju, pirmais ir ķermenis. Un ja es ķermeniski sāku, tad mainās mana temperatūra ķermenī. Manā gadījumā es esmu arī emocionālais ēdājs, ja man vajag tūlīt kaut ko ēst vai dzert. Klausoties un esot kādā situācijā, tad skaidrs, ka tā ir mana trauma. Tas, ka es iesaistos vai tieku iesaistīta citu cilvēku stāstos, man kā sistēmiķim ir pilnīgi skaidrs, ja es esmu ja es esmu tikai vērotājs un klausītājs, tad manī nenotiek nekāda reakcija. Es uz to klausos, man varbūt ir kāds viedoklis, ja man otrs, trešais, ceturtais cilvēks jautājas, viņam pasaku, ja nē, es vienkārši noklausos un ja man iesaistoties kādā situācijā, ir ķermeniskas reakcijas, paaugstināta balss, savs viedoklis, tas stāsts ir par mani. Kā jau es minēju, es stāstu uz savu piemēru, vērojiet, kā ir jums. Protams, ir interesanti klausīties citu cilvēku stāstus, bet jūs nenonākat nekad tajā stāstā, vai es nezinu, cik ļoti ir cilvēkam jābūt tālu no savas dzīves, lai, piemēram, caurām dienām dzīvotu līdz citiem. Laiku pa laikam, bet ļoti reti es paskatos, paklausos šos te pa 360 televīziju, šos te raidījumus, kur ir, es biju klausījusies tur, kur bija mana kolēģe, šos te raidījumus, kā viņus sauc, ģimene burkā un var sakot, šāda rakstura jautājums, kur ir tiek pētītas citas ģimenes un tiek parādītas. Es viņus nevaru. Es nevaru, man ir viedoklis un tā tālāk, jo manī ir ļoti liela un ievainota glābēju daļa. Un es esmu izvēlējusies tādu profesiju, kur bez šīs pozitīvās glābēju daļas vispār tā kā īsti nevar strādāt. Tātad ir jābūt empātiskam un saprotošam un iedziļināties citu cilvēku jautājumos un iet uz risinājumu. Tā ir mana profesija, tad to dara ļoti daudz dažādas glābošās profesijas, kā arī sistēmisko sakārtojumu vadītāji. Tāpēc ir šīs apmācības un dažādi kursi, viens, kas ir teorētiski, un otrs ir savas personīgās terapijas, lai otrā cilvēka, kas ir atnācis pēc konstruktīva rezultāta, es varētu to darbu darīt kvalitatīvi atbilstoši tam, kā es sev pozicionēju. Un ātrāk es nevaru ar tādiem jautājumiem strādāt, kamēr es pati neesmu šos jautājumus atrisinājusi, ja tas ir izraisījis kaut kādas manas traumas, un es nespēju adekvāti to situāciju risināt. Un kā es to pati varu pamanīt, ka man sāk vibrēt ķermenis. Paldies Dievam, terapijās līdz manīm nav tādas situācijas līdz šim vēl bijušas. Kad es to pasaku skaļi, tad viņas mēdz atnākt līdz manīm. Un es par to esmu domājis, kā būs, ja tā būs. Un tad to es esmu darījusi
tad, kad es strādāju tikai kā pavadonis uz iepriekšējām dzīvēm, kur es vairāk kārt klientiem teicu, ka tātad mēs izējām kaut kādu šo te atmiņu, cilvēku atmiņu stāstu, un viņš man uzdod jautājumus kā man, un es saku, šeit es neesmu kompetenta, šeit es tev nevarēšu atbildēt. Jo es jūtu, ka manī veidojas mans personīgais stāsts no tā jautājuma, ko man cilvēks ir uzdevis, un tas jau sanāk jau 5 gadus atpakaļ, kas mani aizveda tālāk izzināt jau tos savus stāstus, tās savas traumas izdziedināt. Un tos es atradu gan jaunā laika dziedniecībā. Starp citu, tagad arī tūlīt sāksies šis 2 gadu kurs. Es tikai priecājos par to, kad atkal būs šis kurs gan sistēma fenomenoloģijā, kas iedeva vispār pašu pamatu, gan pašizziņas ceļos, gan daudz dažādos kursos, gan galvenais savās personīgajās terapijās. Un tātad ķersimies tagad pie lietas. Tie, kas līdz šai vietai ir noklausījušies, visdrīzāk ir saistīti ar emocionālo vardarbību un tieši ar emocionālo vardarbību, tad mans personīgais stāsts. Tīši netīši es vakar tiku ievilkta tā saucamajā Hartmana trīsstūrī, kur mana destruktīvā glābējas loma nospēlēja lielāko trumpi, vislielāko personīgi priekš manis, jo iesaistītās personas ir tikai tie spoguļi, kas spēj man parādīt, kur ir vēl manis traumas, uz kurām es vēl līdz šim neesmu paskatījusies saistībā ar emocionālo vardarbību, kur šobrīd man likās, ka es tur esmu visu izdziedinājusi, bet tā nav. Un vakar savā adresā es saņēmu diezgan emocionāli vardarbīgas frāzes un teikumus. Un teorētiski tas, ko es zināju, nereaģēt uz pašu varmāku, bet, kā jau es teicu, ir tātad varmāks upuris un glābējs, un tajā situācijā. Šādas situācijas ir bijušas agrāk manā dzīvē, laiku pa laikam viņas ir bijušas, acīm redzot, šobrīd manī ir tas nobriedums un tā spēja to pacelt, to izdziedināt sevī, un kā jau viss, kas notiek ar mani, tas tālāk ir kā bāze, kā materiāls vai kā mans iekšējais spēks, kurus var aizvest arī citus cilvēkus, bet par to ļoti maz profesionāli runā, ka pa priekšu ir jāizdziedina sevi. Un es to daru šādi, daloties ar jums. Vienkārši man ir tā. Lūk, un tā situācija, kas vakar izvērtās, kur es metos glābt to personāžu, kas bija kā upuris, un mana glābējas loma nebija vajadzīga. Un tur es sāku aizdomāties. Tur es sāku aizdomāties, kā tas ir par mani, un kur es tajā esmu, un es atgriezos atpakaļ savos 18 gados. Savos 18 gados, kur dzīves pieredzes ir tuvu nulei, ir tikai bāze vai modelis, kā ir jādzīvo, kurš ir ņemts no savas izcelsmes ģimenes, kas vēlreiz es atkārtoju, kas sistēmiski, kas dzimtas ietvaros ir pareiza priekš manis. Es kā dvēsele esmu izvēlējusies ienākt tieši tādā sistēmā, tieši pie tādiem vecākiem, ar ko es gribu pateikt, ka nav vainīgo vai nevainīgo. Neviens nav jātaisno vai jānosoda. Tā vienkārši ir. Lūk. Tātad es bērns, kurš piedzimis 1979. gadā, esmu ienākusi pie tiem vecākiem, kurus dvēseliski es esmu izvēlējusies, un šo faktu es esmu redzējusi savās atmiņās dvēseles. Viņš bija ritīgi skaists.
Jo strādājot ar bērnības traumām, ar iekšējā bērna dziedināšanu un ieraugot, kad es kā dvēseli izvēlējos savus vecākus, vienkārši nomainījās visu fokus un domāšana. Tad tikai nācās iet tālāk. Kaķīti. Tā. Lūk. Un tātad mana bāze un tas, kā veidojas ģimenes, kā veidojas partnerattiecības, ir balstīts uz to, uz ko es esmu redzējusi, jo pašas pirmās partnerattiecības mums piedzimstot veidojas ar mūsu tuvāko aprūpas personu, parasti tā ir mamma. Un uz tās bāzes mēs veidojam arī tālāk savas partnerattiecības. Un tas ir tik vienkārši neizskaidrojams, nesaprotams mehānisms, par kuru var tikai brīnīties, kāpēc bērns paņem to vienu kvalitāti, kas ir traumējoša, un nepaņem to citu, no tādas cilvēku brīnīšanās puses, bet no dvēseles izaugsmes puses. Tas vienkārši tā notiek. Un dzimtai tas ir vajadzīgs. Dzimtai ir vajadzīgs, lai to, kas ir iesprūdis, neizdarīts, neizprast, respektīvi tur, kur neiet enerģija, lai to tālākie, jaunākie dzimtas pārstāvji, lai to vienkārši palaiž to palaidāju mehānismu. Jā, un tātad man ļoti gribētos, lai jūs pakomentējat, kā ir jums, lai nav tā, ka es runāju tikai pret sienu, bet es skatos, ka jūs iznākat, tā kā es beidzu tos ēterus, es redzu, ka tur ir izskrējuši caur durvīm daudzi. Bet ticu, ka kad jūs pēc tam iekomentēsiet un pēc tam, ja jums ir ko teikt, uzrakstīsiet privāts vēstulītes, bet es gribētu jūs aicināt vismaz nospiest īkšķīti un kādu emociju, ka jūs saprotat, ko es runāju, un ka tas ir svarīgi par to runāt. Iespējams, jūs tas neskar, bet ir vērtīgi par to runāt. Tas vienkārši liecinās par to, ka šī tēma ir, ka šī tēma ir svarīga, šī emocionālā vardarbība ir svarīga, un svarīgi ir to izdziedināt, un tas ir iespējams. Tātad atgriežamies atpakaļ pie manis. Un pie tevis suns, ja? Tad uzaugot ar to modeli, ar to, kā veidojas attiecības, es, protams, gāju savās attiecībās. Tieši precīzi tāpat. Bet veidojot attiecības tālāk jau ar vīrieti, ar puisi, no 18 gados, kas tur pa vīriešiem, tur bērni vien ir. Mēs satiekamies nevis no, protams, ka no sākuma ir rozā brilles un viss ir skaisti un lielās mīlas, bet mēs satiekamies ar savām traumām. Un pirmās attiecības tas ir 100 punktu, kad mēs satiekamies ar savām traumām. Šodien ir tā, ka jau tā kā visas ir iespējas, un šodienas jaunais cilvēks satiekoties, protams, arī ar dzimtas līdzīgajiem, tad mēs ieraugam partneri, un mums liekas, ka viņš ir kaut kāds no mēnesi, bet ar gadiem, pat ar mēnešiem mēs saprotam, ka tas pats pazīstamais raksturs, tas pats nevelti saka, ka satiek tādus kā mammas, sievas kā mammas un vīrus vai puišus vai mīļākos kā tētus un otrādi un visvisādīgi. Tāds patiešām ir. Tāds patiešām ir, tāpēc, ka mēs to pazīstam. Mums tas ir droši. Ja mēs
ņemsim tā kā Latvijā ir pieņems līdz 18 gadiem, esam dzīvojuši un esam pieredzējuši savā dzīvē emocionālo vardarbību. Šodien tam ir nosaukums, agrāk tam bija vienkāršas ikdienišķas frāzes, tu neko neēdz, tu neko neproti, kas tev tādu, var sakot, visus uzbraucienus, kas ir aizskaroši. Mūsdienās ir otra galējība, šī pilnīgā infantīlā bērnu izlutināšana. Es uzaugu otrā krastā, tāpēc iesim to vidusceļu. Un tad, kad mēs uzaugam tādās attiecībās, mēs savus partnerus sameklējam precīzi tieši tādus pašus, jo mēs to pazīstam. Lai cik tas būtu stulbi un dīvaini, mēs aizējam tieši pie tikpat traumētiem partneriem un turpinam savu traumēto emocionāli atkarīgo, emocionāli visādi, kur ir emocijām piepildīta visa bāze, pilna ar mīnuszīmi, kur, protams, otra daļa ir pluszīme. Viss spektrs, viss. Un kaut kur jau ap 16 gadiem es atceros, ka es sāku saprast, ka es varu iziet. Es varu kaut kā iziet no šīs te trausmīgās dzīves, kur man ir kopā ar manu izcelsmes ģimeni, kur viss ar mani ir slikti un kaut tik es ātrāk aiztītos. Un vienalga pirmais puisis, kas man ņems, es pie tā iešu, jo viņš būs tas princis baltā zirgā, kas manu dzīvi padarīs laimīgu. Un sistēmiskās frāzes ir tādas: no vienām emocionāli atkarīgām, vardarbīgām attiecībām es labprātīgi ieeju nākamajās. Un vēl plusiņā pieliekot klāt attiecības starp vīrieti, sievieti, sievieti, vīrieti, tad respektīvi kāds dzimums jūs tur esat. Un pats stulbākais un to, ko šodien cilvēki nedara, un paldies Dievam, vai arī tā kā pa priekšu sevi dziedini, ka tādās attiecībās kā glābēji vai lai mainītu tās attiecības ienāk bērni. Ar šodienas skatienu es saprotu, ka tas viss ir pēc Dieva plāna vai sistēmas vajadzībām vai vispārējais. Un tajā 2000. gadu sākumā, 99. gadā, 98. gadā vispār tādas idejas par to nebija, tad šodien es to visu varu priekš sevis izskaidrot un tā. Tad, protams, es arī iegāju emocionāli atkarīgās attiecībās, ieraugot princi baltās zeļbiksēs un neredzot. Es patiešām to neredzēju, jo manā izcelsmes ģimenē šāds fakts nebija. Es neredzēju, kas ir alkoholiķis. Es par šo esmu stāstījusi, un es nodibināju savas laimīgās. Protams, ka tur ir daļa laimes, un tur daļa visa kā ir, bet tad pilns spektrs ir, bet es nodibināju šīs laimīgās attiecības ar alkoholiķi. Ko es nezināju? Es patiešām nezināju. Manā izcelsmē, manā pasaulē tas nekas tāds nebija. Protams, ka tas ir man dzimtais muguras. Tur viss ar to ir kārtībā, jā. Maniem abiem opiem par šo tēmu viss ir čili. Viņi ir rūdīti, ir bijuši rūdīti alkoholiķi ar visām to izpausmēm, ar visām agresijām, ar vispārējo. Tātad. Un man tas širmīts tika aiztaisīts ciet, lai es piesaistītu dzimtām šādu pašu fruktu un pārtraukt šo līniju. Man gan baigi nav sanācis pārtraukt, bet es ticu, ka daļēji kaut kāds spriedze saistībā ar šo alkoholismu būs pārtraukt. Līdz galam vēl nav. Droši vien ar šo tēmu mēs tiksimies vēl kaut kad. Tātad, un šīs emocionāli atkarīgās attiecības izpaudās visos plānos. Tātad es ceru, ka šis puisis, kurš ir pirmais, kurš mani ņēma, ja, jo man jau, tad kāds man bija raksturs uz to brīdi?
es esmu, tad viss, ko es savā adresē dzirdēju par sevi, visu to emocionālo vardarbību, kritiku, visu to es pieņēmu kā patiesību. Tātad, ja tie pieaugušie vai tie mani līdz cilvēki teica, ka es esmu tāda, tad tam visam es noticēju, ka es tāda esmu. Viena no iezīmēm vēl šobrīd es ar to cīnos, un es sevi arī pieķeru, ka es turpinu šo tēzi, ir par tu esi resna. Diemžēl šī vēl ir tā vieta, kur es pati krītu iekšā un kur es kliboju. Un arī no psihosomātikas es zinu, ka liekais svars, tā ir aizsardzības funkcija, un aiz manis tā arī vēl, diemžēl, tiek nesta. Tāpēc es saku, es runāju tik ļoti plaši un no tik daudziem aspektiem, kad ir grūti noķert to kontekstu, ir tā, ka man ir jāklausās uz austiņām un jāklausās, kas der un kas nedara. Respektīvi, kas atsaucās jums pašiem, jo es runāju no tik daudzām sfērām un tik daudz ko ķeru klāt, ka vienā teikumā es tagad nevaru pateikt emocionālas atkarības, bla, bla, bla. Tas viss ir ChatGPT un psiholoģijā. Man ar to ir problēmas. Kaķī, tev tur labi? Lūk, un esot savās emocionāli atkarīgajās attiecībās, es to pamanīju, ziniet, kurā brīdī? Tad, kad man piedzima, respektīvi, nevis tad, tad, kad es ieraudzīju savu jaundzimušo bērniņu. Un ziniet, ir tādas laika līnijas, vai ne? Un man liekas, ka tieši tajā mirklī mani pārlika citā laika līnijā, jo, un šodien es to zinu, ka toreiz daktere, mana tā pirmā bērniņa ginekoloģija, kas man bija, viņa bija arī tā, kas ir, viņa ir daļa sistēmas, tāpēc, ka viņa man ielika pēdējos 4 mēnešus slimnīcā uz saglabāšanu, bet patiesībā, un pēc tam man piedzima vēl 2 bērni, kur šī te, viņai pat nosaukums, respektīvi, ka man priekšlaicīgas dzemdības varēja sākties, nekas tāds tur iespējams, ka tajā mirklī, kad es biju pie dakteres, viņai bija pamatots iemesls, kāpēc tā darīt, bet man pēdējos 4 mēnešus bija gultas režīms slimnīcā. Daktere mani izņēma no emocionāli vardarbīgas tās vides tikai tāpēc, ka vajadzēja piedzimt manai pirmajai meitai, jo, ja es būtu tos 4 mēnešus nodzīvojusi vēl šajā vardarbīgajā vidē, un kāda šī vardarbīgā vide bija, kad es gaidu, jo es biju upuris, es gaidu, ka mans jaunais skaistais vīrietis, ar kuru es esmu diezgan ātri paliku stāvoklī, es taču gaidu, ka viņš man nonesīs zvaigzni no debesīm, jo es par to kaut kur esmu dzirdējusi, ka tā notiek. Protams, ka šīs gaidas nenotiek, tas nav. Uz to brīdi es esmu kaut kā iemanījusies nevis iziet no savas vides, bet ieaicināt savas izcelsmes ģimenes mājās arī šo vīrieti, savu izredzēto skaisto, kurš tulītās man nonesīs zvaigznes no debesīm. Kas notiek manā izcelsmes ģimenē? Protams, ka visi ir pret mani, jo es skaļā balsī paziņoju, ka es šo vīrieti izglābšu. Un šo pārmetumu es dzirdu vēl joprojām, ne pārmetumu, bet šo te manu tēzi es dzirdu vēl joprojām, un paldies, ka man atgādina, jo tas, tā kā vedina mani padomāt, kur tad, redz par šo izglābšanu. Tātad es esmu savos 18, 19, kaut kas tā man apmēram gadi, esmu liela, varena. Esmu nostājusies pret savu izcelsmes ģimeni, kura man skaidrā, neskaidrā balsī ir pateikusi, ar ko tu tur esi sapinusies, bet nevar iejaukties, neiejaucās. Visādi iemesli pēc, tur es varētu arī, man liekas, grāmatas rakstīt. Kāpēc tā notiek? Un ir viens vienīgs iemesls, kāpēc tā notiek, kas ir pats pamatā.
Tāpēc, ka šis, manā gadījumā, es tai ģimenē, izcelsmes ģimenē esmu viņiem svarīga, un vienīgais veids, kā ar mani saglabāt attiecības un kaut kā būt vēl attiecībās, ir piekrist manam liktenim, tā kā iedot manam liktenim jā vārdu. Ar cerību, kad gan jau saņemsies. Es saņēmos, tikai es savai izcelsmes ģimenei, tā kā es esmu saņēmusies, nedaru. Tas ir otrs grāvis. Lūk. Tas tā. Pagaidām. Ja es aizplūdīšu tajā virzienā, būs pavisam trāki. Lūk, tātad es dzīvoju šajā savās gaidās, šajā savā upura lomā, ka tūlītās šis cilvēks, es vispār nedzirdu, pirmkārt, es neredzu, ka viņš ir alkoholiķis. Es to vienkārši neredzu. Es nedzirdu, ka šos solījumus, ko viņš patiesībā arī daudz neko nesolīja, bet es pieņemu, ka viņš daudz soli, tad es viņam saku, es atceros vienkārši, es saku, ka mums vajadzētu darīt to un to un to. Un manā galvā klusēšana piekrišana. Bet vispār nekādas dzīves perspektīva, tas, ko es šobrīd redzu jaunajiem cilvēkiem, kā viņi dzīvo, un tas, ko es esmu piedzīvojusi savā otrajā laulībā, nekas tāds tur, protams, nebija, bet manas gaidas bija milzīgas. Un šeit no sistēmiskā skatījuma. Manas gaidas patiesībā bija tēva lomai. Respektīvi, es kā mazais bērns gaidīju, kad šis jaunais cilvēks, kas ienāca manā dzīvē kā mans mīļotais vīrietis, patiesībā es uz viņu uzproducēju tēva lomu, kurš par mani parūpēsies. Tā mēs mēdzam darīt, un tā notiek. Tagad es to gudri varu spriest. Tātad, un tad pieteicās mans pirmais bērns. Un, vispār, viss. Man personīgi nav nejausmas, man nav pieprasījuma dzīvē, es dzīvoju ar to uzskatu, ko par mani saka, un ar mīnus zīmi viss tas ir. Gaidu, ka šis jaunais cilvēks tūlītās manu dzīvi padarīs par zvaigžņu zemi, kas nenotiek, un ko es daru? Es sāku agresēt. Un tur ir šī te lomu maiņa, agresors, upuris, glābējs ir vienkārši 70 reizes dienā mainās. Mans skatiens pamainījās tad, kad piedzima pirmais bērniņš, bet es neko nemainīju, jo es nezināju. Un es vēl jau vairāk turējos pie tā, ka es izglābšu savu dzīvi, ka es izglābšu savu, ka man būs lieliska ģimene, jo tāpēc, ka es nezināju, kā var savādāk. Man nebija nejausmas. Vienīgais, ko es zināju, ka es pārtaisīšu to otru cilvēku. Šis arī man ir neizpētīts jautājums, kāpēc pie šādām destruktīvām attiecībām, kas bija nabadzība, kas bija es atceros, tātad cilvēks nāk piedzēries mājās, ir šīs dzērāju murgi, kur šie dzērāju murgi, šīs visas kaut kādas es vairs gluži šo vairs neatceros, bet kā tas ir, esmu pieredzējusi kā blakus cilvēkiem šie dzērāju murgi, kaut kāda kašķu meklēšanas, viss šis te pārējais, un es pati pavalkos tam līdzi, es nepavilkos dzeršanā līdzi, jo tad mēs te nerunātu, bet es pavilkos līdzi tajā kašķa meklēšanās un kaut kādas savas taisnības pierādīšanā ar cilvēku, kas ir alkohola reibumā, un kur veidojās agresija. Un tur bija ļoti daudz dažādas fāzes, kuras neapzinoties, kādā situācijā es esmu, es reāli provocēju arī uz kašķi. Un pats galvenais, es nezināju, kā to pārtraukt, jo man likās, ka viņam nav kur iet, viņš taču ir nabadzīgs. Viņu neviens nemīl, tikai es viņu mīlu. Un ir taču bērns, un dēļ bērniem ir jādzīvo kopā. Un visas šīs absolūti debīlās
frāzes, kuras, diemžēl, arī es nezināju, ka viņas arī šodien ir tik aktīvas. Patiešām, ja es nebūtu saskarusies ar šo situāciju savā virzienā, man nepaceltos augšā, un es patiešām jau biju aizmirsusi, ka patiešām tā notiek arī mūsdienās, nopietni. Un tagad man ir viena no manām paziņām strādā medicīnā, kur ir saskarē ar dažādām dzīves situācijām un tie dažādie stāstīņi, un ko drīkst un ko var pastāstīt. Ka tā ir tik liela cilvēku skaits, kuri nevar iziet ārā no destruktīvām attiecībām. Kā? Un neviens upuris nav tā vērts, neviens bērns, neviena nauda, nekas nav tā vērts. Tikai un vienīgi, un šeit ir pats svarīgākais, mūsu pašlabums. Un arī toreiz mans pašlabums no šiem 18, tātad kaut kādus 4 gadus es nodzīvoju tādā dzīvē, jāskat tikai 4 gadus, paldies Dievam. Man tas ir prasījis nenormāli lielu, tā kā manā dzīvē lielus zaudējumus un vēl lielākus ieguvumus, un zaudējumi ir neadekvāti, bet šobrīd es par to tad varu runāt. Jo cilvēks, kurš ir iekšā emocionāli atkarīgās attiecībās, jo tur nav tikai varmāk, tur nav tikai agresors, tas vainīgais. Respektīvi, manā gadījumā tikai šis vīrietis, kuras esmu noskatījusi kā savu bērnu tēvu un kā savu mūžu mīlestību, viņš ir tikai atspoguļojums tām manām nedziedinātajām traumām. Un tas ir vislabākais veids, droši vien, kā ja ir vēlme dvēseliski attīstīties te uz zemes, ka tas ir labākais veids, kā to izdarīt. Bet cilvēka spēks, vai viņš ir tik liels, kad spēj no tā iziet ārā, un atkal es vēlreiz saku, paldies Dievam, mūsdienās ir tik daudz iespējas un tik daudz meisteru un variantu, kā no tā sloga iziet ārā tikai ar vienu noteikumu. Ja es patiešām to vēlos. Un tā lielā vēlme iziet ārā, viens to cilvēks nevar izdarīt. Viens cilvēks no tādām attiecībām iziet ārā vienkārši nevar. Tas nav iespējams. Jo tur visam bonusā arī ir nāk klāt, es tevi mīlu, es bez tevis nevaru iztikt, un tu man esi pati svarīgākā, un tu man esi visa mana dzīve, un tad tālāk tur sākās manipulācijas, kas arī notiek. Piemēram, manā gadījumā es atceros, mēs dzīvojam nenormāli nabadzīgos apstākļos, un tā bija mana izvēle. Tā bija natūrā mana personīgā izvēle ar to vīrieti pastelās, kā tikai kopā ar viņu, jo mums taču ir ģimene, mums taču ir bērns, un tūlīt būs otrs, un mēs dzīvojam dziļi mežā, bez, protams, kādas mašīnas, kas nekas tāds nebija vispār, un bez nekādām kaut kādām tādām iespējām, kā vispār labiekārtot savu dzīvi. Par to runājot, tur bija ļoti daudz plusu, un tagad es apzinos to, cik ļoti dzimta par mani stāvēja, cik ļoti eņģeļi par mani stāvēja, bet tā situācija ir pat par sevi tāda. Un vienā atkal no kārtējiem kašķiem, kur cilvēks atnāk mājās sadzēries, protams, ir konflikts, un visā tajā ir mans mazais bērns tajā iekšā, vienkārši viņi tur ir. Arī manipulēšana ar bērniem, un es patiešām tam noticēju, ka man tiks atņemts bērns ar šodienas skatienu vienkārši what the fuck? Kā var vispār kaut ko atņemt? Cilvēks, kurš nevar uzņemties atbildību par savu veselību, dzīvību un tā tālāk, bet tajā brīdī mēs tam noticam. Viņam taču nav kur iet, viņš taču ir nabadzīgs, un viņš man nodedzinās māju, ja es pret viņu kaut ko izdarīšu labāk, es visu pa labam. Un bija, kaut kāda spridžīšana, kad bija pa kaut kādām, sākās kredīta laiki, un tika paņemts kredīts un nopirkts televizors, un tas televizors tika izlidināts ārā pa logu.
Bet es atceros, jā, tas cilvēks jau arī nav stulbs, lai kādā dzērumā viņš sameklē tieši to loki, zem kura bija viskuplākā zāle, un vienkārši viņu izlidināja ārā. Un iedomājieties, kurš gaitam tauzaram pakaļ, ne jau viņš es. Un, jā, un sākās arī šī te fiziskā iespaidošana, kurā vainojos sevi, jo es vienkārši piegāju klāt, kaut ko bļāvu, viņš paņēma man pie pleciem un šitā ar savu galvu man te pret pieri. Man, protams, šeit bija zilums, pēc tam bija zilas acis. Es izvairījos no cilvēkiem. Man liekas, tā arī neviens neuzzināja. Jā, bija manas skraidīšanas, sūdzēties mammai, pēc tam es atkal skrēju atpakaļ. Es izvācos, viss izvācos no mājām, paņem bērnu, paņem mans, eju pie mammas dzīvot. Tur es nesaņēmu savu emocionālo mīlestību, jo no vienas puses vecāki tek redz. Vecāki tek redz, ka pirmkārt atpazīst situācijas, redz, ka tur nekas nevainīsies, un arī nav tik spēcīgi, lai varētu ietekmēt, jo kā mūsu vecāki saka, un arī, vispār kā vecāki saka, tu esi liels cilvēks, pats tiks galā. Bet tur jau ir mazais bērns, kas nāk palīgā, tāpēc es arī, un tagad vēl jo stiprāk es saviem bērniem saku, kad tikko kā kaut kas, piedodiet, es gāju emocijās, mamma un teica, ir jums šeit te. Jā, mazā bērnam sāp, tāpēc es šobrīd arī esmu emocijās. Es skatīties sevi vairāk nekā uz to, kas ir man. Jūs esat mana terapija. Tie, kas klausties. Jā. Un piedodiet, man suns iesprūd durvīs. Manam sunītim iesprūda spalva, viņam ir ziemas spalva un iesprūda durvīs. Jā. Lūk, tātad, un pie visa šī, un priekš manis tajā dzīvē tas modelis likās vispareizākais, visforšākais, vislabākais, viszemākajā līmenī. Tā kā, jo man nebija nejausmas, ka var būt arī savādāk. Vienkārši nebija nejausmas, ka var būt arī savādāk. Kā jau es teicu, man ir paveicies, mana dzimta, mani dvēseles sargātāji eņģeļi man ir virzījuši, par ko es esmu samaksājusi liels dvēseles sāpes, bet katram ir savs. Tās tikai mani ir norūdījušas un mani darījušas atklātāku, zinošāku, un nevēl es esmu izvēlējusies to profesiju, kuras esmu izvēlējusies, un man pašai ir tā, ka es varu aiziet pie tā meistara, kad es sajūtu, ka viņam ir tās tēmas dziļums, un to var sajust. Tad to var sajust, ka tieši tas cilvēks ir tas, kurš mani var izcelt ārā. Tikai es uzreiz varu teikt, arī man tā ir bijis, ir aizsarga barjera. Manā gadījumā man ir aizsarga barjera, ka es ļoti ilgi apzinos, ka tas cilvēks man, ir tas impuls, man pie viņas ir jāaiziet, pie viņa ir jāaiziet, pie tā tur jāaiziet, uz to grupu jāaiziet, tam jāpazvan, tur jāatbrauc, un tad ir tā, ka, nē. Šausmīgi dārgi tas ir. Dārgi ir, un tad viņš man tur, un sākās šī te aizsardzības barjeras tā kustība. Tā ir normāla. Man ir bijis tā, es 2 gadus gāju pie vienas meistares, un tikai pašā, mēs pirmajā, man būs 3 konsultācijas, viena jau man ir notikusi. Es domāju, ka tā arī ir pacēlus šo situāciju. Tā ķēde ir. Par tām savām situācijām es vairāk stāstu savās grupās, ja ir tēma tāda. Lūk, un šī aizsarga reakcija, bišķiņa aizgāja prom, atnācu šeit uz mūsdienām,
aiziešu atpakaļ uz savu 19, 20 gadu dzīvi. Un šī glābšanas pozīcija, glābt šo vīrieti, kurš, viņš jau dzērumā. Tas jau nebija tā apzināti, viņš jau man tikai dzērumā tā darīja. Viņš, ka nedzer, viņš ir ļoti lielisks tēvs. Cik es atceros, varbūt, ka es precīzi neatceros, vai varbūt, ka es to neredzēju, bet cik es atceros, ka viņš bērnus gan neaiztika, vai visdrīzāk es to neredzēju, jo šī emocionālā vardarbība tika vērsta tikai pret mani, jo es taču biju upuris. Uz mani var. Es savā upuru lomā sēdēju un gaidīju, ka šis princis baltā zēbiksēs, kurš ir manu bērnu tēvs, šeit jau mēs esam jau manos 20 gados, vēl joprojām, kur man jau ir piedzimis otrs bērns, jo, ja jau 2 bērni, tad točni cilvēks mainīsies, šitā uz sitienu. Jā, un dēls pie tām vēl, vispār. Es taču esmu viņam dzemdējusi 2 bērnus, un tur uzreiz uz sitienu cilvēkiem ir jāmainās. Pagaid, ja ne šovakar, tad rīt no rīta toču nebūs. Jā, un to, ka tā nabadzība mums ir, un ka tas bija īstenībā tik drausmīgi pazemojoši, ārprāts. Mēs tā kā, mani radi, man nāca palīgā, un mēs dabījām dzīves vietu, tā kā ne pilsētā, bet un pa vidu mēs dzīvojam tādā Gaģušņikā, ak, Dievs, ārprāts. Es šobrīd skatos un domāju, ko tie mani bērni pieredzējuši, lai Dievs viņiem stāv klāt. Bet stāv arī klāt, tur visi kārtībā. Viss ir ar maniem bērniem, viss ir chill. Bet, tātad mani radinieki man nāca palīgā, un kur es reāli sapratu, ka man ir bezizējas stāvoklis, ka man, un es atceros, toreiz bija kārtējis kašķis, es biju aizskrējusi atkal pie mammas, lūgt palīdzību un tā. Un maniem radiniekiem, manas mammas radiniekiem, es zināju, ka ir, var cikot, tur mamma ļoti, no vienas puses, man mamma ir darījusi visu, lai es izaugtu šitāda gudra meita. Un to tikai ar gadiem var saprast. Jā, tad es reāli sevi saņēmu rokās, un es lūdzu saviem radiniekiem, vai nevar mūs ielaist, palaist, padzīvot viņu piederošā dzīvoklī. Un es toreiz, man liekas, es nezinu, vai es skaidri pateicu, bet es domāju, ka Dievs, kaut tas cilvēks nenāk līdzi, un, protams, ka, manā galvā šās domas skanēja, bet viņas jau nekad netika skaļi pateiktas, vai arī, ja viņas tik skaļi pateiktas, tad es viņas uzreiz pati apšaubīju, jo es nezināju, kā tikt no tā ārā. Toreiz nezināju, un es ļoti destruktīvā veidā no tā tik ārā, un tur cieta, es domāju, ka cieta mani bērni, bet tādā veidā es varēju izdzīvot, un es atkal, mēs dzīvojām vienā vietā, un tā vīrieša darba vieta, tā mana skaistā prinča, mana burvīgā, kurš, ja ne šovakar, rīt no rīta tūlītās, un šitā pagāja 4 gadi, rīt no rīta, točnu būs viss, viņš tūlītās atnesīs, uzcels pili, un mums viss būs. Es taču uz darbu zvanīju, prasīju, vai ir bijusi algas diena. Es toreiz atceros 40 lati, un man bija bērnu nauda, kaut kāda nauda, un kaut kāda 40 lati viņam bija alga, tas bija, un mēs mācējām izdzīvot. Es mācēju izdzīvot, es mācēju pabarot savus bērnus, es zinu, ko no mazumiņa dabūt lielumiņu ārā. Es to visu protu un es to visu mācēju. Tāpēc, mana dvēsele šādu scenāriju ir piedzīvojusi, gan jau vien to reizi, bet šajā dzīvē man dvēsele šo scenāriju ir piedzīvojusi, un es ar pateicību vienkārši no tā visa atvedos. Bet tā mana glābējas loma, tā arī tur, tajās attiecībās netika piepildīta. Man spalva regionāliena pēc spalva. Un tā mana glābējas loma toreiz netika piepildīta, jo es galu galā šo vīrieti neizglābu.
šodien es to tā ieraugu un izceļu ārā. Kāpēc man šodien šī situācija tika atainota? Jā, toreiz es aiz izmisuma un man ļoti radi palīdzēja. Es toreiz atstāju bērnus mammai. Mamma solījās par viņiem parūpēt. Principā pašā sākumā es atstāju bērnus viņu tēvam un auklītei. Es atceros, kā man tika aptumšots prāts. Ar šodienas prātu es vispār pat nevaru iedomāties, ka šodien es varētu atstāt kaut uz sekundi savus bērnus. Bet toreiz, acīm redzot, viss tā saslēdzās un dzimta tā salikās, un tas atbalsts, jo man iedeva biļetei, man iedeva drēbes, lai es tikai braucu peļņā uz Vāciju. Lai es braucu peļņā uz Vāciju, pilnīgi bez valodas, es savu bērnu šitā nekad dzīvē nelaistu, nekad dzīvē. Vienkārši tad, kad pirmo reizi mans bērns devās uz ārzemēm, es biju gatava viņai pielikt novērošanas kameru un visas iespējas un vispārējo, un jau bija zemējā startā, ja kas, var sakot, pat idejiski tā nav, bet toreiz bija tas izmisums tāds, kad, un tas klikšķis un tās kaut kādas šodienas sapratni par to, ka tā, acīm redzot, tā bija mūsu dvēseles vienošanās. Es sevi varu mierināt par to, bet tā tas toreiz bija, jā, kad es aizbraucu peļņā. Es patiešām arī tur naudu nopelnīju. Es patiešām tur par savā ziņā es sevi tur dziedināju. Un es tur Vācijā strādāju un nodzīvoju, man liekas, bet 2 gadus. 2 gadus, un par tiem 2 gadiem braucot mājās, tas pirmais piegājiens. Man arī baigi, nezvanīja un nestāstīja neko, kas notiek, bet, jā, bērni bija nonākuši pie manas mammas. Es sūtīju naudu. Visu, kā tajos laikos pienākas, tad ir cilvēks ārzemēs, ļoti daudz brauc uz ārzemēm, sūta naudu, un mājnieki, tā kā smuki visi sakārtojas un iekārtojas. Un jā, es atceros nedēļā 200 eiro nedēļā sūtīju aploksnītē, un tāda nauda, man liekas, gadu laikā es nebiju redzējusi. Un man tur gāja labi, man tur pirmos gadus gāja labi, es ļoti ātri apguvu valodu. Es biju pietiekoši naiva, lai nesaprastu, caur kādu kantori es biju tur tiku aizsūtīta. Man pateica, ka es strādāšu pizzērijā par apkopēju, ka valodu man nevajag un es strādāšu pie latviešiem. Nonākot tur, man ir vārnīca, vācu latviešu vārnīca, es nesaprotu nevienu vārdu. Mani ir sieviete, kurai es samaksāju toreiz 100 latus, un uz Vāciju biļeti maksāja, man liekas, 27 vai 28 lati. Tas bija ļoti, ļoti lēti. Kaut kad par to šķirbi man piedāvāja braukt uz īriju, es atteicos, radinieki man piedāvāja braukt uz īriju, es atteicos, jo man bija jāmācās angļu valodu, un es teicu, es nemāku, es braukšu, tā. Es samaksāju caur reklāmu LV. Un es ieraudzīju, kad es palēnām pa tiem 2 gadiem ieraudzīju, un es biju Vācijā ciematiņā, ļoti mierīgā, foršā, klusā ciematiņā. Tā lokācija mainījās, bet lielāko to tiesu es nodzīvoju tātad kā tieši. Es patiešām strādāju kā apkopēji vai bārmene, bet tās bārmenes bija tik daudz kā, acīm redzot, pasaulē ļoti vajadzēja, lai es izdzīvoju. Un man ļoti vajadzēja
Un es tā arī atceros, ka pirmais, ko es iemācījos, ka es esmu no Latvijas, man ir 2 bērni, un man ļoti vajag nopelnīt, un es protu uzkopt telpas. Tas ir tas, ko es iemācījos un ko es stāstīju. Un es neredzēju, jo man patiesībā aizsūtīja citu. Es pēc tam ar gadiem, pa gadiem satiku vēl latviešu meitenes, kuras patiešām, es uz tiem galdiņiem tīru pelntraukus, jo, tur iekšā visur var pīpēt, mazgāju glāzes, un es satieku latviešu meitenes, es stāstu, un viņas uz manīm brīnās, un viena meitene tikai man skaidrā latviešu valodā pateica, tu vispār zini, kāpēc tev te atsūtīja? Bija pagājis gads jau riņķī, man liekas, gads pēc gada. Gads bija atnācis riņķī, un viņi saka, tu redz, ka es esmu atnākusi ar 2 vīriešiem, kur ir tavi, pie kā, kas par tevi rūpējās un kāda ir tava pienākuma? Es saku, man pelntrauks mazgāt. Iedomājieties, cik es biju naiva, cik es vienkārši biju šitā te, jo mans mērķis bija, es aizbraucu uz Vāciju strādāt, tīrīt, lai nopelnītu, un tā kā man iedeva naudiņu, un man katru reizi neiedeva, bet es patiešām biju pieradusi kļenčīt naudiņu, un es to mācēju darīt. Es kļenčīju, stāvēju, biju mācījusies, jau gadu laikā es iemācījos, jo diezgan, un pašā beigās es sapratu, ka turki, jo man bija tā turku sabiedrība vairāk tajās kafejnīcās, kurās es strādāju, bija vairāk, kur vispār nesapratu vācu valodu. Un es jau sāku klausīties un ausīties turku valodu. Un ļoti cītīgi kļenčēju savu naudiņu, jo pirms es pamainīju vairākas tās darba vietas, man vienmēr bija kāds šeit viņa jāsaka kāds onkulis, kuram es gāju, droši vien man seja bija drausmīga, bet man bija tik ļoti liela izdzīvošanas kāra un vara parūpēties par saviem bērniem, ka es vienkārši vairs varu tīrīt vienalga ko, un kā es izskatījos. Es izskatījos kā apkopēja. Es nebiju ne glīta, ne sapucēta, ne apģērta. Un, tas, kā man vispār atsūtīja šurpa, bija par latviešu prostitūtām. Man tiešām dieviņš stāvēja klāt un zimts stāvēja klāt, jo es tajās pirmajās rokās es nonācu pie ģimenes cilvēka, kurš bija izdomājis, ka viņam viņa bārā vajag meitenes, un viņš ar to, tā starpniece bija savu atkalpojusi, un viņa bija tā, kas sūtīja. Un tā kā acīm redzot, tā sieviete bija caur puķītēm teikusi, jo tad pēc gada es satiku to meiteni, viņa saka, ko viņa tev teica? Es viņai atstāstu, viņa saka, tur tajā tekstā tu man atstāstot jau saka, ka tu nesaprot, ka tevī atsūtīja šeit kā prostitūta, bet acīm redzot, man tas upurisms un izmisums bija tik liels, ka es nekādīgi nedarēju šai lomai. Un to es atskārtu vispār pēc 2 gadiem, ka visi es esmu sev uzķūnēju, var sakot, pie tā es nokļūšu. Un, pasaulē bija ļoti svarīgi, lai es patiešām, tur bija daudz labumu. Es atradu sevi, es pazaudēju šo balto princi, jo tad, telefonu tajā laikā nebija. Un, kad es braucu uz mājām, uz Latviju, tad tas bija norunātais laiks, jo biļeti bija jāpērk, tā kā turp biļeti un apakaļ biļeti, un visu laiku jau bija zināmi. Un bija tā, ka tajā dienā, kad es braucu mājās, tad viss ir chill, ir tēvs ar bērniem mājās, un viss, es tā skaidri neatceros un viss, bet bija viena tāda reize, kad kaut kādas Vācijā bija brīvdienas, kur tā brīža darba devējs man nopirka biļeti un teica, brauc uz mājām, jo brauc pie bērniem, un apakaļ biļeti, tad, jau tika pirktas vienmēr, tad turp atpakaļ, gan arī no tur, tā, vai ne? Un es atbraucu mājās, un man bērni ir pie mammas. Un mans princis, kur, tad so brīdī jau mums bija telefons, bet tikai nebija tie starpvalstu telefoni. Un mans princis, kurš man sagaidīs, vēl joprojām es dzīvoju ilūzijās, ir pie brūtes. Ak, Dievs, ja jūs zināt, cik es tajā brīdī biju laimīga, es tagad vēl atceros. Un man beidzot bija,
Pa tiem gadiem, arī dzīvojot tos 4 gadus un tā, vienīgais iemesls, kā es varētu pārtraukt šīs attiecības, ja vīrietis aiziet pie citas sievietes. Bet viņš jau pie citas sievietes negāja, tāpēc, ka viņš mani mīl, vai ne? Un tad man nebija nekāda iemesla, lai es pamestu šo savu bērnu tēvu vai izdzītu vai vēl kaut ko. Nu, nekāda iemesla nav, jo viņš jau ir man uzticīgs, vai ne? Dzeršana jau neskaitās. Un visas tās vardarbības tās jau arī neskaitās. Jā, un es atbraucu mājās. Es to meiteni, jo tas bija tā kā mēs dzīvojam ciematā, un es to meiteni biju redzējusi, viņa patiešām bija skaista, nu tā kā glīta tā meiteni. Es domāju, piedodiet, es domāju, un tā, un šitā, un jā. Un tas tā kā sanāk pusotrs gads es tur biju bijusi jau. Un es atceros, ka man tā sāpe ir tik liela, un es aizspēros atpakaļ uz to Vāciju. Man tur jau bija izveidojušās draudzības, attiecības. Respektīvi, es 2 gadus dzīvoju vienā komunā, skaidrs, ka es vācu valodā runāju, un man jau tur ir mani cilvēki. Latvijā man vairs īsti nebija ko. Pie mammas bērni, manā galvā, manā redzeslokā priekš tiem brīdi, mani bērni pie mammas, viņiem ļoti labi, viņi ir pēduši, apģērbušies, nu, tādiem vaigiem, noēdušies, visu forši. Un es aizspros atpakaļ uz to Vāciju un raudu, un es saprotu, bet man ir riktīgi labi. Es atceros, jo jābrauc autobusā ir 30 stundas. 30? Vai tik daudz bija? Vai 11, vai 13. Var sakot, es braucu ar autobusu, es nebraucu ar lidmašīnu no Latvijas līdz Frankfurtā am Main. Bet tā mana lokācija bija Štutgardē. Un es aizbraucu, un pa to ceļu, un es raudu, un tā, un es atceros, ka es tajā brīdī sapratu, bet tas ir noticis, viss. Tātad tā nauda, ko es esmu sūtījusi tā kā viņam priekš bērniem, tā, protams, ir nodzerta, bet man vispār nav žēl. Un viss. Un es esmu brīvs putns. Jā, es esmu brīvs putns. Kas šodien? Es dabūju tur to brīvību, bet viena mana daļa, un šeit ir sistēmiskais samazglojums. Tātad viena mana daļa neizglāba to vīrieti. Un tā mana daļa tika vakar pacelta augšā caur citu emocionālo uzbrukumu. Nu, laik pa laikam ceļās augšā, bet vakar vienkārši man noklikšķēja, kad, redzu. Nu, lūk, un rezultātā tā, kad tātad šis vīrietis turpināja savu iesākto. Diemžēl es viņu neizglābu. Es saku, vai ne, kad man radinieki vēl joprojām. Tā, cerēs, ka tu teici, ka tu viņu izglābs, un kā tu beigās bija, ka tu neko neizglābt, un kas tad tu, ko tad tu? Nu, kurzemnieki mēdz tā tiešāk, vai ne? Varbūt citās Latvijas pusēs arī es tikai esmu ievērojis, ka kurzemnieki arī tā skarbāk, tiešāk to pasaka. Jā, un tā atkal bija cita laika līnija. Es pieņēmu šo lēmumu, nevis iet un cīnīties, tu maita, kā tu varēji maniem bērniem tēvu atņemt un tādā stilā, vai ne? Nu, arī šāds scenārijs taču ir zināms un dzirdēts. Bet palaidu to visu vaļā, jo, es biju aizņemta ar sevi. Es, ķipa pārliecinājos, ka maniem bērniem viss ir kārtībā. Viņiem arī bija viss kārtībā izdzīvošanas līmenī. Tas laiks mums bija vienkārši, mēs bijām dzimtā iekļauti, lai iziet to savus scenārijus. Un vēl pusgadu es nodzīvoju Vācijā, un tas bija kaut kāds, kā tajos laikos bija. Atvērās kaut kāda kafēnīca, un tā bija uz to brīdi tajā ciematā populāra. Un tad arī aicināja, un es kā vienmēr biju pelntrauku tīrītāja un glāžu mazgātāja, un bija ļoti skaistas meitenes, kuras sēdēja pie bāra ar vīriešiem, un šitā loma man galīgi nevedās, un vispār es neredzēju
Man bija, tā es arī šo bāra īpašnieku vēlmi tā arī nevienreiz neapmierināju. Es priecājos, es vienkārši priecājos, ka man ir izgājis ka es esmu, tā teikt, izvairījusies no šī ar savu naivumu. Naivumu no vienas puses, no otras puses man vienkārši nebija tā dzīves pieredze. Un es ļoti daudz ko toreiz neredzēju, ko tagad es vienkārši redzu, kā tas hi-hi-ha-ha tur, lūk. Jā, un tad, kas arī ir likums sakarīgi ļoti, kad es nezināju, nekad ir vārdienas, nekad ir dzimšanas diena, man tur laiks vispār bija pazudis, tur bija pilnīgi cita laika josla, jo tur bija nakts darbi, un pa dienām es vai nu mācījos valodu, jo man bija vācu valodas grāmata, vai arī es biju kaut kādu žurnālu nopirkus, un tā kā ķipē lasot žurnālu, es vienkārši tulkošu, kas tas par rakstu, un tulkojot bija baigi neinteresanti, bet, vismaz tad, es ļoti mācījos valodu pa tiem gadiem. Es neveidoju attiecības ar cilvēkiem, bet es mācījos valodu. Tagad es vairs neparunāšu, jau ir pagājuši 25 gadi riņķī, kopš es biju Vācijā, bet jā. Tās bija tās manas intereses dabūt to savu nedēļas aldziņu, un tā, ka man bija čajas, un respektīvi par labu pelnu trauku, man kaut kāda kapēciņa, kaut kāds eiro tika nomests, to es tā kā priekš sevis. Es arī daudz neko savu nesapirku. Es atceros, ka viena ģimene maniem, kas stāstīja, jo mans tēmas kā tev ir, no kurienes tu esi, un man ir 2 bērni, un es tikai daru bērniem, kas bija patiesība. Un es atceros, ka viena vācu ģimene maniem bērniem, man atnesa maisu ar mantām, ar plasmas mantiņām, ar ritenīšiem, mašīnām un drēbēm. Un es nopirku koferi, un es viņu nevarēju vispār pastiept. Es autobusā dabūju piemaksāt un atvedu mājās tās mantiņas un vispārējais. Jā, bet tā baigi es sev neko nesapirku. Vairāk es biju tā kā sakļenčījusi, kāds saka, man te ir kaut kādas drēbes, vai tu negribi? Jā, gribu. Es nezināju ilgu laiku ciematiņā dzīvojot, es nezinu, kur ir veikals, un es nemāku uz viņu aizbraukt, un es arī tajā baigi neiedziļinājos, respektīvi, es tur neiedzīvojos. Un tā, ka bija tā ideja pēc 2 gadiem, ka es varbūt varētu šeit dzīvot, un man arī uzrādījās brūtgāns, kurš bija gatavs man precēt, un ņemt bērnus atlīdzībā, tas bija tas punkts, kad es aizlaidos. Es aizlaidos no Vācu zemes, tāpat kā es toreiz aizlaidos pirms 2 gadiem, tagad 22. gadā aizlaidos no Vācu zemes, tā es 24. gadā no Latvijas zemes, tā es 24. gadā aizlaidos no Vācijas. Ne labrīt, ne uzredzēšanos. Un pa to laiku, atbraucot atpakaļ pie mammas dzīvot, es biju savos pašos labākajos gados, 24 gadi, un es saprotu, ka tas, kur es esmu nonākusi šeit, pašā savā sākumā, man nekā nav, es esmu pie mammas, man ir 2 mazi bērni. Es skaidri saprotu, ka tā kā bija dzīvot, es negribu, bet es nezinu, kā darīt tālāk. Apmēram tieši tā situācija man bija, sanāka pagājušajā gada aprīlī, tad laik pa laikam mēs saskaramies ar tādām situācijām, tad tur es biju tieši turpat. Un tas, ko es skaidri un gaiši, es zinu, ka šodien es zinu, ka tā bija dzimtas balss. Mīlestībai es neticu. Uz to brīdi, 24 gados, mīlestībai es neticu. Es nezinu, kas tā ir. Es vispār nezinu, kas ir partnerattiecības, es nezinu, kas ir mīlestības, neko es nezinu par to. Bet es zinu, ka mani bērni ir visa mana dzīve. Un tas, ko es skaļi paziņoju sev, un tālāk ejot uz randiņiem, es meklēju saviem bērniem tēvu. Es man liekas, ka biju arī to ierakstījis. Face bija vairāk tur Oho un tā. Bija Face LV, un šeit jau es esmu ārā no tās tēmas, ko es šodien gribēju stāstīt, tāpēc es šeit apstāšos, nonulēšos līdz tai vietai, kur es esmu šobrīd. Tātad
Es, man liekas, tur arī biju uzrakstījusi, ka es meklēju saviem bērniem tēvu. Starp manu tagadējo vīru un to brīdi, kuras, es teiktu, to brīdi, kad es atbraucot no Vācijas uz Latviju, sapratu, ka šeit patiešām tas attiecības beigušās ar manu bērnu tēvu. Pa vidu man, protams, bija dažādi randiņi un skaistas romantiskas un netik romantiskas. Bet mans fokus nebija ne par mīlestību, tad man bija vilšanās par to, ka nenāk princis baltā zeļbīsēs, načet visi vīrieši ir tādi. Bet man bija opcija un sapratne, ko es biju redzējusi no sava tēva, kurš aprecoties otrais, tātad atkal noskatīts scenārijs, kuram es ticu un kur es redzu to viņu veiksmīgu. Tātad mans tēvs ar mammu izšķīrās un aizgāja pie sievietes, kurai jau bija bērns, kā es arī saku, mans brālis, un kur es redzēju, kā mans tētis vienkārši iekļauj savā bērnu lokā viņas dēlu, savas sievas dēlu, kurš paliek viņa dēls, respektīvi, kurš ir mans brālis. Manām māsām, kas ir tālāk jau ar manu tētu otru sievu, tad viņš ir, tieši tādā pašā lomā, kā šobrīd ir mani bērni. Tātad to scenāriju es biju redzējusi, un tam es noticēju, tāpēc tas mans fokus, es meklēju saviem bērniem tēvu. Tāds ir mans fokus. Un tad, kad es, atbraucot mājās un ātri atrodot darbu, un es arī ātri atradu darbu, arī Džokerī, Kuldīgā naktsklubā, es saprotu, ka es esmu labākos gados un ka es varu iet uz randiņiem. Un manam brālim bija jau dators, kur bija internets un kur bija šie iepazīšanās portāli, un ka tur var čatot un var tikt uz randiņiem. Un sākās tāds mans randiņu laiks. Un es diezgan labi izskatījos, glīti, skaisti. Un tas, ka es biju Vācijā, tas man uzlika laktiņu. Vienkārši tas, ka es atceros, ka es tikko atbraucu no Vācijas, un tā, un šitā. Un man pašapziņa pieauga, man pašapziņa ļoti forši pieauga, un tas, kad randiņš, un es saku, un patiesībā tas bija tāds mans, kuris šito izdomāju, es nezinu. Man uzaicina uz randiņu, es saku, zini, man nav, sākās saraksti, tad, protams, ir, kad satiksimies. Es saku, jā, davai satiksimies, bet man ir bērni, un es viņus ņemšu līdzi. Un tajā brīdī, lai cik tas čals būtu skaists, un lai kā viņš man tur komplimentus un pilns savus būtu pielējis, es to vispār nedzirdēju, bet tikko viņš pasaka, atstāja bērns mājās, tā viss. Šodien es saprotu, ka Dievs kā mana un mana tagadējā vīra dzimtas, kā viņas centās, lai mēs sapratos. Jā, un tad turpat arī es sāku FaceLV, ja jūs atceraties, ja nē, tad tur bija kaut kas līdzīgs, tā kā sauc to mūsu moderno, kur uzspiež virsū un der. Tur arī bija kaut kā tā, ka uz bildītes uzspiež virsū, un tad tas otrs cilvēks redz, ka tu viņam patīc, un kā sauc šito tagad musējo, kur ir match. Neatceros, man meita arī tur iepazinās. Jaunākā tajā aplikācijā. Pēkšņi izskata no galvas. Neesmu viņu lietojis, nezinu viņu. Un tā mēs sākām ar manu vīru, tagad manu vīru, tā kā spiest vienu otram, un sākām runāties, un kāda tev dieniņa un kā tu jūties, un šitādas visādas viestainas frāzes, romantiskas. Un viņš no Rīgas, un es no Kuldīgas, un viņš saka, es varbūt var aizbraukt ciemos. Es saku, manu bērni būs līdzi. Tagad jau es zinu, jo, es jau biju pieradusi, kā pasaka arī bērni, tā ušķi visi. Te viens švītīgs Rīgas kungs, vakarā runājamies, nākamajā dienā jau bija telefons, bet tās sarunas bija maksas un īziņas bija tur 10 centi, tā kā tas bija ļoti ierobežoti. Uzraksta man ziņu, esmu Talsos vai Tukumā būšu.
Un es saku, pulkstens ir 7 vai 8 no rīta. Es pilnīgi neticēju, ka protams, ka es nebiju tādam pavērsienam gatava. Un es modināju augšā, jo mēs ar dēlu gulējām vienā istabā un meita gulējam citā istabā, un es modinu dēlu augšā un ģērbju, jo man ir jāņem viņš līdzi, jo es taču esmu ar bērniem un lai es nobaidītu to vīrieti. Kā? Es taču meklēju saviem bērniem tēvu, ne jau es meklēju savu vīrieti. Man taču vajadzēja to bērnu paņemt līdzi, lai viņš ierauga, ka man ir bērns un tinās apakaļ uz savu Rīgu. Iedomājieties, cik ļoti. Bet, turpmāk, ko jūs zinat, mums ir laimīgi, tiešām laimīgi, skaisti 20 plus gadi. 2024. 12 gadi mēs jau esam, 22 gadi mēs jau esam kopā un tagad atkal es varu teikt, ka dvēseles līmenī mēs viens otru atpazinām un visam tam, kam mēs esam gājuši cauri, bet mūsu attiecībās nav bijis, acīm redzot, mūsu tā dvēseļu pieredze ar manu vīru ir tik jau liela, un es esmu redzējusi kādas 5, 6 iepriekšējās dzīves, kur mēs ar viņu jau esam bijuši dažādās lomās. Bet viņās nekur nav bijušas šīs te vardarbīgās, šis Hartman trīstūrs, kur ir upuris, kur ir varmāka un kur ir glābējs. Tādā slimā veidā. Mēs visu laiku šajā visā esam, un man šīs tēmas nebija pacēlušās uz augšu, un kas ir līdz 18 gadiem piedzīvotās šīs te traumas. Jā. Tāpēc tas mans uzdevums, mans personīgais uzdevums ir dziedināt to savu daļu, kuru nepiepildīju un neizglābu šo vīrieti, jo jā, šis mans pirmais princis, ar kuru man ir 2 bērni, ir jau debesīs, un tā dvēsele ir ļoti, ļoti skaista, un viss ir kārtībā. Personības līmenī mums vispār nav, jo arī pēdējās dienas es biju kopā ar viņu, un arī pavadīju, un šobrīd arī piepasēju kapa vietu, jo tā sanāk, ka tā vajag, jo citiem nesanāk laika vai iespējas. Un viss ir forši, bet līdz 18 gadiem tā traumēta, līdz 24 gadiem tā traumētā daļa, viņa sevi pacēla ārā, un tad atnāca 3., 4. persona, kas parādīja, tu nevari izglābt, jo, tas, ko es esmu gribējusi, es gribēju izglābt savus tuvus un mīļus cilvēkus. Un lai es kā censtos, un lai es kā gribētu ar matiem un nagiem izvilkt ārā cilvēks no tām situācijām, kuros viņi dzīvo, un es redzu, ka tur var kaut ko izmainīt, tad pienāk 3. cilvēks un pasaka, nejaucies mūsu attiecībās. Un mana glābēja daļa saprot, ka viņa nevar izglābt. Un ieslēdzās mana upuru daļa un saka, jā, labi, es nejaukšos tavās attiecībās. Un kas, protams, šodien vairs nav tik vienkārši, tāpēc, ka mums ir ilga sena draudzība, un es tik viegli negribu atkāpties tikai tāpēc, ka 3. persona saka, nejaucies mūsu attiecībās. Tur ir sarežģīti, tur ir personīgi, bet man liekas, 2-stundīgais garais stāsts par šo glābēju pozīciju, kuru ja nevar izspēlēt, nevar ieraudzīt vairs savā vidē, savā ģimenē, jo es esmu sevi jau tik ļoti jau izstrādājusi un izkustinājusi un savu dzīvi izveidojusi, kad par to liecina katra mana diena, kad man ir vislabi. Redziet, ko nozīmē vislabi? Es esmu siltā mājā. Man ir šitā burvīgā pakaļu kaķene, ja? Šito jūs redzat, viņa vienkārši ir interesanta.
tā vide, es esmu stāstījusi, jūs zināt, ka mums 8. gadā nodega māja, mēs palikām ģimene ar pliku pakaļu. Šobrīd pēc 18, 19 gadiem mēs esam materiāli sevi apgādājuši. Nu, tā kā visādos līmeņos viss ir kārtībā, un ar to nekas nebeidzās. Mēs katru dienu rūpējamies kā ģimene par to, lai mums viss būtu kārtībā. Neskatoties uz to, ka mūsu ģimenē notiek lieli zaudējumi, tādā dvēseles līmenī es saprotu, ka katru reizi, ja kaut kas manā ķermenī ietrīcās un kaut kas nav labi, tās ir traumas, uz kurām es kaut kad neesmu spējis pastīties, vai man nebija pieeja tām traumām, kur šodien es esmu gatava ar to visu strādāt, izlīdzināt, lai es jūtos labi. Jo, ja es jutīšos labi, ap mani būs tā vibrācija, nu, ka es nevis glābt citus cilvēkus, bet tā kā es sev pozicionēju un esmu sistēmisko sakārtojumu vadītājs, tad man ir jābūt aizgājušai uz tām manām traumām vai uz tām vietām, kur pēc tam es varu aizvest citus cilvēkus un kur var dabūt to savu dziedināšanu. Jo, ja es esmu pazīstama ar savu iekšējo glābēju, kurš kaut ko savā dzīvē nav izglābis un tagad pa visām varītēm grib izglābt, un ja nav pieprasījums, nu, tad man kaut kas ir ar to jādara, un es ar to arī kaut ko daru. Tā kā tā sistēmiskā frāze, ko es varētu teikt pati sev, arī manos 18, 19, 20, 22 gados kā glābēja, arī man ir sava vieta un sava loma, un es to redzu un pieņemu, nu, tā, apmēram abstrakti. Nu tāds ir tas mans šodienas garais stāsts, un es novēlu, un es tiešām ticu un novēlu jums, ja jums ir kaut kur kaut kāda sāpīte, ejiet un pieprasiet, lūdziet, vaicājiet, vienalga kā, nepalieciet vieni, mēs vieni neko nevaram izdarīt. Ejam kopā, runājamies, palīdzam. Tukšai runāšanai arī nav nekāda nozīme, tāpēc atkal paldies liktenim, ka man ir šie instrumenti, kuras varu aizvest cilvēku dvēseles līmenī, jo es pati esmu izpētījusi un tos dvēseles līmeņus redzu. Tas nav nekas sarežģīts. Nu, ticiet man, ja ir pieeja šim reinkarnācijas kanālam, tad tas nav par fantāzijām. Nekacīt, mīļais. Tā ir mana tēja. Te man ir apses mizas, jātīra organisms ir, un kaķis ieraudzīja un grib līst iekšā. Un nepalieciet vieni, un es aicinu arī jums, esiet drosmīgi. Ja jūs mani klausāties un jums ir vienkārši interesanti paprasīt manu viedokli, tad vienkārši pajautājiet. Ja es nebūšu tajā tēmā un nezināšu par to, es jūs aizsūtīšu pie kāda. Tas, ka es strādāju un ka mana profesija ir par to, un tas neliecina par to, ka mēs varam vienkārši parunāt. Pajautājiet manu sajūtu, manas domas, tas nenozīmē, ka tā ir konsultācija un par to ir jāmaksā. Mans darbs ir atkārtošos. Un man ir jāieliek arī reklāmiņa par to, ka katru otro ceturtdienu man ir sistēmisko sakārtojumu grupas, kur tu nāc ar savu pieprasījumu, un mēs laukā skatāmies, kā tu vari aiziet līdz savai dziedināšanai. Jo pats svarīgākā dziedināšana ir šeit, un no šejienes līdz šejienai, kā viena no manām skolotājiem teica, ir visgarākais ceļš. Prātā mēs zinām, mēs prātā kaut ko saprotam, mēs prātā varam izanalizēt. Tieši tāpatās, kā es šobrīd ar jums runājot, mēs runājam tikai no prāta līmeni, bet dziedināšana ir šeit. Tad, kad mēs raudam, tad, kad mēs smejamies, tad, kad mēs jūtam, tad, kad mēs sākam runāt te no sirds, tur ir dziedināšana. Kamēr mēs kā teoriju sakam, nu jā, būtu jau forši un tā, tamēr
Bet arī tam ir vietas, un tas mans piemērs, kas šobrīd šo te arī, šo te, šīs ir, tas, ko es šodien runāju, ir sekas no tā, kur es 2 gadus atpakaļ ieraudzīju kādu meisteri, kura runāja par naudu. Un, jau es zinu, ka stāsts par naudu nekad nav stāsts par naudu, ja mēs ejam caur dzimtas sistēmu, nevis, citur jau pie coachingiem vai kur, protams, ka tur ir nauda par naudu un cipariem, bet manā pieredze un manas pašas pieredze, kad nauda nekad nav par naudu, tad jautājums par naudu nekad nav par naudu, arī manā gadījumā, es aizgāju pie, ja jūs varbūt zinat, Alīna Voronova, ļoti interesants, dažādāks meistars, kuras ieraudzīju nometnē, jo dažādāks kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad es mācījos, man bija, zinām, jau to meistaru klasi, ko es pazinu, un 2 gadus atpakaļ es viņu ieraudzīju, un sapratu, ka man pie viņas ir jāiet, bet es pēc tam atbraucot mājās no tās eiforiskās vidas, kas bija nometnē, es sapratu, ka un tad bija, kāds ceļš ir pie tā meistara, un kur kādas tās kvalitātes vienkārši pateicoties šim meistaram man ir izceltas ārā, un tad man bija vēl viena saruna, kur Alīna mani uzaicināja uz sarunu, un sanāca tā, kad es nevarēju tikt uz šo sarunu, un vēl, un pat jau ir tā, ka es esmu tā teikt pavērusi sevi tam, ko caur šo meisturu es varu sevī pavērt, un redz, kur ir mani privātie stāsti, kuri ir tādi abstrakti un neko nevienam neizteiks, kas ir tikai mans, bet par šo glābējas lomu, kur pasauli man iedod situācijas, kā es varu sevi izcelt ārā un ieraudzīt to savu glābēju, kuru nevar izglābt. Un, jā, un viens ir tā agresīvā glābēja, kur grib izglābt, jo es taču zinu, bet patiešām es redzu, ka tas otrs, ir kāds tas ceļš ejams, bet to nekad nevar izdarīt, jo, kā es teicu, arī es savā dzīvē pati izdarīju to izvēli, pati, jo uz to brīdi man likās, ka tā ir pareizi un ka tā vajag un ka cita ceļa nav. Tikai ejot savu dziedināšanu, ejot savas visādas dzīves situācijas, ar laiku saprot, bet ir jābūt tam pirmajam impulsam, jo jā, kad tā gribēšana mainīt kaut ko un iedot likteņa rokās, ok, Dievs, es esmu tavās rokās, vai vienalga, kāds jums ir tās sarunas ar to, kas nav personība, un ļaut sekot tam. Ļaut sekot, lai aizved pie tiem cilvēkiem, pie tām situācijām. Un ja man tas prasīja, 20 gadus, tad, kā es teicu, 18 gadi, kad tu, viss no mājām ārā, bet no mājām es nekur viss tās mans ilūzijas, kas man no 16 gadiem bija, tās, protams, visas nepiepildījās. Toreiz man nebija ne izvēles, ne sapratnes, ne vispārējais, man vajadzēja tātad vēl tikpat daudz gadus, lai es mainītu savu dzīvi, tad šodien tas viss ir, burtiski vienas dienas laikā var informāciju iegūt un instrukciju, kā tālāk sevi dziedināt un kādi soļi un kādas tumšās dvēseles naktis ir jāiziet un kā mainīt savu dzīvi pilnīgi pa 180 grādiem vai 360 vienalga, kāds ir pierastais tas termins. Un, jā, šodien tas viss ir tik ļoti ātri iespējams, ka meitenes un puiši neizniekojam savu dzīvi sāpēs. Kāpēc mēs sevi tik ļoti nemīlam, ka mēs atļaujam par sevi smieties vai atļaujam vai daram pāri otram cilvēkam? Šis vienmēr ir apusēji. Šitā nav viena pagale. Šitas vienmēr ir apusēji. Ir viens, kuram to vajag, lai pret viņu slikti izturās, un otrs, kurš ienāk un izturās pret slikti, un tā ir apusēji, tā ir miedarbība.
ja tas der, ja tas patīk. Es esmu redzējusi pārus, kuriem tieši tāds attiecību modelis ir vislabākais. Bet, ja ir tā sajūta, ka šis man nedara, vienkārši atnāciet pie manis uz sarunu. Un viss. Varbūt jums pēc tam liksies, ka tomēr var kaut ko dzīvē foršāk darīt. Jo ir tik daudz foršas lietas, ko dzīvē var darīt, nevis atdot savu dzīvi citu cilvēku rokās. Elementāri tā ir uzņemšanās atbildība par savu dzīvi. Ot tas viss, ko es gaidīju, ka princis baltās zaibiksēs man tagad tūlīt un tā. Un, jā, un tā ir savas dziedināšana. Tā ir savas dziedināšana, un mūsdienās tas ir tik ātri izdarāms. Tik viss ir pieejams un tik, tik sevi nemocīt, kā tas bija varbūt manā jaunībā, varbūt mūsu vecāki par to vispār maz ko nojauta lielākoties. Tad šodien sevi izdziedināt ir. Un tad, kad ir daudz ātrāk, un tad, kad mēs sevi izdziedinām, tad tieši tikai tad sākās mūsu pašu dzīve. Mēs sākam darīt tās lietas, kas mums patīk. Mēs piedzīvojam to, mums patīk viss, kas notiek, mēs mīlam visu, un tas patiešām tā ir. Kad tu nonāc līdz tam stāvoklim, ka tu vienkārši mīli. Un arī šī mana daļa, kas mani izpeldēja ārā, es tik ļoti mīlu, un man ir tik ļoti, plašums vaļā attiecībā uz šiem personāžiem, kas vakar man iztirgrēja to glābējas lomu, ka lai kā tas būtu, lai kā tas notiktu, es šos cilvēkus mīlu, un te no sirds vienkārši man ir vaļā, ka, ja vajadzēs, es esmu gatava palaist vaļā, neko neskaidrot, neko nedarīt, respektīvi neturpināt savas glābējas lomu, arī tajā situācijā, ja šīs attiecības var beigties. Atdot tai dvēseles kustībai, tai kustībai tajā pašā laikā, turot to vēso prātu, un lai es šajā te kustībā būtu, jo šo man ļoti labi iemācīja mans dēls tieši gadu atpakaļ, 11 mēnešus atpakaļ, vienkārši to mīlestību turēt plašāku un to situāciju vienkārši pieņemt. Jo mīlestība ir pāri visam. Viņa nav no 18 līdz 20 gadiem. Viņa ir optam. Visa. Jā. Un to stāvokli var piedzīvot. Es nezinu, vai cik es saprotam to paskaidroju, bet tad man tāds stāvoklis bija, un tad es viņu ieraudzīju kādā vienā meistarē, ka viņai arī tā ir, un viņa tā kā stāstīja vārdiem, un tur man ķermenis vienkārši novibrēja. Tāds stāvoklis patiešām ir. Ka tu otru, nevis cilvēku, bet dvēseli tik ļoti, mīli, un tas mīli nav īstais vārds, tā sajūta, ka viss, kas notiek, ir labi, ja mēs varam būt miedarbībā, jebkādā ir labi, bet ja tā dzīves situācija ir notikusi tā, un tas liktenis ir iegrozījies tā, un mēs vairs neesam fiziskā miedarbībā, arī ir labi. Un tur nav, tas cilvēciskie slāņi lēnām nāk nost, un jā. Tālūk. Un tad, ja ir kaut kāds emocionālais nospiedums, un tur pa visām varītēm vajag noturēt, pa visām varītēm vajag izglābt, vai vēl kaut ko, tad ejam dziļumā un strādājam. No tās puses daudz kas zūd dažādas dzīves drāmas, dažādi izlīgumi un dažādas atkal aprunāšanās pēc lieliem kaštiem. Šitā fāze zūd. Kas ir parasti iemesls emocionāli varmācīgās attiecībās, kur ir šie lielie kritumi, un pēc tam ir šie eiforiskie atkal satikšanās. Tas zūd, jā, bet bez tā var iztikt. Tas nav vajadzīgs. Lūk, šeit es beigšu.
ceru, un es zinu, ka jums kaut kas noderēja un aizķērās. Būšu priecīgi par komentāriem, visiem komentāriem, arī tiem komentāriem, kuri, pilnīgi prasās izteikties, bet varbūt tur ir kāda destrukcija. Arī tas ir vērtīgi un svētīgi, neko nebremzējam. Jā, neturpināšu šo teikumu, bet vienkārši iedrošināšu jūs iesaistīties diskusijā par emocionālo vardarbību. Un ja jums ir kāds savs stāsts, bet jūs neesat gatavs ar to padalīties skaļi, tad uzrakstiet man privāti, un mēs vienkārši par to varam parunāt. Un tad jau skatīties, vai mēs tam meklējam risinājumu. Ja? Ok, visi. Paldies jums!